Tev nav bagāti vecāki, kas varēja tev nodrošināt krūtu nākotni. Tev nav izglītība, vienkārši nesanāca. Un tagad tev jau ir vai 35 vai 40, un tagad jau ir pa vēlu, vai ne? Tev nav krūtas paziņas, kas tev varētu ierunāt krūtos darbos. Principā nekas baigi dišs nespīd, tāpat vien ir jādzīvo, kā jau lielākajai daļai cilvēku. Un tu pats neapzinoties, esi kļuvis pa upuri. Upuris ir tas, kurš visu laiku attaisnojas par to, cik viņam iet slikti, vai arī varbūt ne tik ļoti slikti, bet par to, ka nekur jau vairāk nevar izsisties, neko vairāk jau nevar gribēt. Jāsamierinās jau ar to parasto vienkāršo dzīvīti. Tas ir upuris. Varbūt tu sevi tā neredzi, varbūt tu sevi tā nedēvē. Un ja tev tagad es tev pasaku, jā, tu esi upuris, tava pirmā emocionālā reakcija varbūt ir dusmas. Tev gribas kliegt aizveries, tu lohu, ko tu te mani saukā, ko tu te muldi. Kas es tev pa upuri? Tas jau vien norāda, ka tas aizskar kaut kādu stīgu tevī. Ja es tev tā pasaku, un tu notrigerējies, kā tagad mēs moderni sakam, tas jau nozīmē, ka tevī kaut kas rezonē ar to, kaut kas nepatīk. Un tur ir, kur dziļāk rakt. Un vēl, ko es gribu pateikt, ir, ja tu esi šis te upuris, tad tā ir 100% tava atbildība un tava vaina. Es saprotu, ka tagad tev varbūt smadzenes vispār kūp, un tev gribas kliegt, kā tas var būt mana vaina. Es tāpat cenšos, es tāpat sitos, es neesmu tur nodzēries alkāns pēdējais, un vienkārši man neiet. Un 90% no tautas vienkārši tā arī neiet. Tas ir normāli, tas ir standarts. Kāpēc, lai tā pēkšņi būtu kaut kāda tieši mana vaina? Atbilde ir tajā. Vārds vaina un atbildība ir principā viens un tas pats. Un ja tu neatzīsti, ka tā ir tava vaina un atbildība, tad tu arī nespēji uzņemties to krusta ceļu un izkāpt ārā no tās savas bedres, sasniegt kaut ko labāku, savienoties ar savu dziļāko būtību, kas vienmēr tur ir bijusi un būs. Viņa vienkārši ir tā nosprostota, nobloķēta, ka tu viņu pat nejūti. Un tikai tad, ja tu atzīsti, ka jā, tā ir 100% mana atbildība, tad tu sev dod atļauju kaut ko darīt tā lietas labā. Tas ir nedaudz līdzīgi, kā, ziniet, tie anonīmi alkoholiķi, vai ne? Pirmais solis viņiem ir atzīt, ka viņš ir alkoholiķis. Tam es arī nepiekrītu, tāpēc, ka īstenībā cilvēkam nav alkoholisms. Cilvēks dzer dēļ bēdām pamatā. Bet tas ir cits stāsts, vai ne? Bet tā ideja ir tāda, ka ir svarīga tā pirmā līmeņa apzināšanās, atzīt sev, ka tas viss ir manās rokās, mana atbildība, mana vaina. Un līdz ar to tas, ka es visu laiku neko nedaru, ir dēļ manis. Un pretēji, ja es kaut ko sāku darīt, tad arī viss var notikt. Tas ir tīri mana izvēle. Es vai nu nedaru, vai nu es sēžu, tāpat iedzeru, pēdu, paskatos teļuku un viss ir bumbās un aizmālēju sev acis ar šo. Vai arī es sāku kaut ko darīt. Es sāku just, jā, es vēlos labāku vidi sev, savai ģimenei, savai sievai, bērniem vai draudzenei, ja man vēl nav ģimenes. Es gribu kaut ko labāk, vairāk. Un nevajag to jaukt, to vairāk ar kaut kādu mantkārību, jo tas ir ļoti populāri mūsdienu sabiedrībā visu laiku nozākāt tos, kuriem kaut kas ir. Jo tas tiek, atgādina nedaudz kā komunistu laikos, vai ne? Kā nozākāja šitos te bagātniekus un revolūcijas laikā bija kulaki, vai ne, izsūtīja un visu aizgāja bojā. Vai tad mēs uz to ejam? Vai tad mēs atkal krītam kaut kādā galējībā, kur mēs, kā teikt, pasakam, ka jebkas materiālais un nauda, tas ir pats par sevi ļauns? Padomā dziļāk, ja tev ir tādas ticības galvā, no kurienes tas nāk?
Tikai tāpēc, ka tu esi redzējis dzīvē piemērus, kur bagāti cilvēki ir kaut kādi neētiski un nemorāli, un ja tev tas uzreiz saistās ar kaut kādiem oligarhiem un deputātiem, kuri piesavinās kaut kādus naudas un fondus, tas jau nenozīmē, ka nauda pati par sevi ir netīra un nāk no sātana vai kaut kas tam līdzīgs. Nauda īstenībā ir tava enerģija. Lūk, kas tev tur iekšā ir, tava spēja darīt, gribēt. Tu piecelies no rīta un tu vienkārši gribi iet un močīt, un gribi labāk, un gribi savādāk, ja tas, kas līdz šim ir, nestrādā. Tā enerģija, viņa arī konvertējas naudā, baudā, kā teikt, vai ne? Pat dzejolītis sanāca. Tas arī viss ir viens. Ja tev kā vecim ir iekšā tā gribēšana un darīšana, tad tu vienkārši iesi un darīsi. Un tev būs viss, un būs foršāk, labāk, krutāk. Tu varēsi dot foršas emocijas sev, saviem tuviniekiem. Bet ja tu būsi iekritis tajā upurī, un kā jau es teicu, iespējams tu pat nezini, ka tu esi tas upuris, jo arī mums sabiedrībā ir pieņemts, ka upurim būt, tas ir pat godājams, tas ir tāds kaut kāds svēts, vai ne? Svētais moceklis no sērijas, vai ne? Ui, tu nabadziņš, un cik tev slikti iet, un tad divi džeki satiekās pie alus glāzītes un pasūdzās, cik vienam ir briesmīga sieva, un otram tāpat, un abiem neiet, un tad tur sanāk forši paraudāt kopā un aizmirsties tamā visā. Un tāpēc tas arī ir vienā ziņā pat vēl izdevīgi būt tam upurītim. Tā kā, ja mēs atgriežamies pie tās galvenās tēmas, ko es gribēju tev šodien pateikt, ja tu šitā te mēģini visu laiku kaut ko attaisnoties sev un citiem, ka tev neiet dzīvē tāpēc, tad tu esi upuris pēc definīcijas. Un tikai atzīstot to, saprotot to un pasakot, jā, tā ir 100% mana vaina un atbildība, ka es tāds esmu, tikai tas tev spēs dot to iespēju vispār kaut ko mainīt, spēt mainīt. Un ja tu vēlies uzzināt, kas tieši tas ir, kas tevi bloķē un neļauj aiziet tālāk, nāc pie manis, pie Roberta, esmu hipnokoučs, un es strādāju ar cilvēku emocijām un emocionāliem blokiem un zemapziņas programmām. Es tev iedošu brīvu konsultāciju, kuras laikā es tev parādīšu, kas tieši ir tavs lielākais emocionālais bloks, un tad tu jau varbūt izvēlēsies strādāt ar mani un izrāpsies no šīs te upura pozīcijas un sāksi sasniegt dzīvē vairāk.